Labdien! Šī video virtuve un turpmāko laiku jums būs šeit Žana. Šodien pagatavošu garšīgu desertu. Profiterola sirupā vajadzēs milti, olas, eļļa, ūdens, sāls, cukurs un ūdens sirupam. Sāksim ar mīklas pagatavošanu. Katliņā lejam ūdeni, eļļu, sāli un uzvāru. Tagad nenoņemot no uguns maisījumā iemais visus miltus un kārtīgi visu samais ar intensīvi. Maisim līdz mīkla paliek elastīgi gluda. Tagad katru noņem no uguns un pāris minūtes atdzesē. Tad mīklai pievieno pa vienai olai un mīklu nepārtraukti maisot līdz mīkla elastīga. Lūk, mīkla ir gatava. Tagad pagatavošu sīrupu. Katliņā ber cukuru un ūdeni. Un katliņu novieto uz uguns un vār 6–8 minūtes uz vidēju uguns. Pa šo laiku man sils katliņā eļļa. Tagad ar karotes palīdzību vai no rokām veido bumbiņas nelielas. Ja mīkla līp, tad rokas var samitināt nedaudz ūdenī. Un bumbiņas liek cepties karstā eļļā cepās 2–3 minūtes aptuveni, līdz bumbiņas paliek zeltains. Un jācep uz vidēju uguns, lai nedeg. Lūk, ļoti daudz sanāca, mīkla bija maz, no 100 gramiem miltiem sanāca tik daudz bumbiņas. Tagad profiterolas bumbiņas iemēc karstā sīrupā. Viņus pasniedz trauciņā. Laiks izbaudīt. Bumbiņas pufīgas, vieglas, garšīgas. Var teikt, gaisīgas un ļoti garšīgas. Brīnums! Varu teikt, ka našķis ir gatavs bērniem, ciemiņiem un ļoti produkti ir tie, kur vienmēr atrodas leduskapī. Lai jums labi garšo, veiksmi gatavošanā, balsojiet, komentējiet un uz tikšanos!